Labdien, draugi! Šodien atkal man ir svētki. KTM puiši man iedeva kārtējo mocītu uz testa braucieniņu. Šoreiz tas ir KTM 690 Adventure R. Vai, nu jā, tā viņš saucās. 26. gada, tā kā pilnīgi jauns. Man pat bija tas gods redzēt, kā viņu izpakoja no kastes. Kastē viņš bija principā gatavs braukšanai, tikai bija jāpieskrūvē kāpsļi un spoguļi. Un mocis bija, kā saka, ready to race. Tā kā mēģināšu ar jums padalīties savās emocijās, savās izjūtās, braucot ar šo fantastisko motociklu. Uzreiz pirmās sajūta ir, ka tu sēdi ļoti augstu. Pāri visām mašīnām un, man liekas, pāri pat kādam džipam arī varētu trāpīt. Motocikls ir tiešām augsts, kā jau ritīgais endūriķis. Sēdekļa augstums vien ir 93,5 cm. Pie 1,80 m es vispār knapi uz pirksgaliem aizsniedzu zemi. Apdzīt elementāri, rāviens kapitālākais. Pilnīgi priekšu ceļ augšā tā kārtīgi iedodot gāzītē. Jā, 80 zirgspēki nepilni, ja šitam motociklam ir 73 Nm griezes moments, tā kā motocikls priekš svara 160 kg ir ļoti jaudīgs. Un kā arī viņš, protams, ir ļoti populārs. Šis modelis jau tiek ražots, nu nezinu cik gadus, jau 15 gadus šim modelim ir. Protams, viņš ir ar katru gadu atjaunots, cerams. Ļoti populārs modelis. Uzreiz gribēju pateikt pāris vārdus par ātrumkārbu šim motoram. Nu, KTM māk taisīt ātrumkārbas un viņi ir izcili slēdzās. Ļoti viegli slēdzās par robiem, neitrālu atrast ar nav problēmas. Un kas ir interesanti, manuprāt, 26. gadā pirmo reizi, varbūt es kļūdos pielabojot, bet šitam mocim ir arī quick shifters. To mēs vēlāk uz šosejas paskatīsimies, kā viņš darbojās. Un interesanti ir tas, ka šim modelim ir uztaisīts, ka to quick shifteri tu vari arī atslēgt. Nu, ja tu negribi, tu viņu vienkārši var izslēgt. Tas ir interesanti. Startējies ar šito mocīti ekscelenti, ļoti viegli. Tu ko, pamēģināsim dinamiku un quick shifteri. Jūs redzējāt? Tad dinamika te ir ārprātīgākā. Forša sajūta, tu tā kārtīgi dodu virsū quickshifteri. Otrais, trešais robs bišķi rāva riteni augšā. Nu, tā kā motocikls priekš sava svara ir ļoti jaudīgs. Protams, jūs ziniet, ka viņš ir domāts priekš duālās braukšanas, duāl sporta. Jūs, protams, braucat ar viņu pa pilsētu, varat braukt arī ceļojumā, ko daudzi to arī dara, bet visvairāk viņi, protams, izmanto offroadā. Pa zemes ceļiem, pa mežiem, pa tetu. Un tam viņš ir piemērots un ļoti labi. Nav smags, 160 kg, pietiekami jaudīgs, izbrauksiet no jebkuriem dubļiem, es domāju. Bet braucot ceļojumā, nu jā, sēdeklis, protams, ir kā krosa motociklam. Viņam ir pieejami arī komforta sēdekļi, es zinu, bet nu vienalga. Bet brauc cilvēki, brauc. Sēdu pozīcija ir ļoti ērta, ja, un esat ļoti augstu, tā kā uz krosa motocikla jūtamies. Šī motora faktiskais tilpums ir 692 kaut kas kubikcentimetri.
diezgan liels virzulis, diezgan liels cilindrs. Tas nozīmē, ka būtu jābūt tādai diezgan jūtamai vibrācijai. Bet brīnumainā kārtā vibrācija nemaz nav tik traģiska. Nu kā, ir kaut kāda vibrācija, bet nu es par viņu vispār nedomāju, viņa man netraucē. Vecākiem modeļiem šim motociklam ar vibrāciju bija kā bija, bet šeit ir viss kārtībā, tāpēc, ka viņam ir divi līdzsvara balansēšanas tie klaņi, kas mazina to vibrāciju. Tā kā pie tā ir padomāts, un tas ir ļoti superīgi. Jā, nu pa šoseju braukt, sevišķi vējainā laikā, kā šodien, nu nav diezko komfortabli. Pūš tevi un purni uz visām pusēm. Nu, bet, protams, jāsaprot, ka tas vairāk tomēr ir meža mocīts nekā šosejas mocīts. Bet tā jau braukšana sagādā diezgan lielu prieku. Kā jau ar jaunu motociklu, kā jebkuru motociklu principā. Tiem, kam patīk motocikli, tie brauc ar jebko un gūst baudu. Esam atbraukuši līdz Jaunmārupes manam mīļajam ceļam, šitam foršajam līkumainajam. Motocikls vadās, protams, ka super, jo viņš ir reāli tā kā supermoto. Ļoti paklausīgs. Un dinamisks. Galvenais kaut kur neaiziet pa taisno. Jā, vadās ļoti lieliski. Ļoti tuvas sajūtas, kā ar supermoto braukt. Neskatoties uz to, ka te ir 21. ritenis priekšā. Tāpat ļoti forši. Pirms es gribu pateikt paldies Moto Favorīts čaļiem par iespēju patestēt jauno 26. gada 690 R versiju. Vai tad tuvāk apskatīsimies, kā viņš izskatās un kas viņam ir īpašs? Nu, lūk, šāds izskatās mūsu brīnišķīgais motocikls. Priekšā mums ir 21. ritenis, spieķots. Viņam ir arī, kā mēs šeit redzam, ABS un Brembo bremzes. Viens bremžu disks, bet visticamāk, ka pietiek, jo viņam ir 160 kg darba svars, tā kā pietiek ar vienu bremžu disku. Amortizācija VP Explorer, ļoti laba, KTM, sadarbības partneris, VP pilnībā regulējama. Nezinu, kurš ir kurš, bet viņu var regulēt, kā jums patīk, ja jūs to mākat izdarīt. 26. gadā, kā jūs redzat, ir jauns arī spidometriņš viņam uztaisīts. Atšķirībā no iepriekšējiem modeļiem. Ready to race,
Un redziet, kāds smuks krāsains. Viņš mums tagad rāda, ka mums ir side stand. Ja mēs viņu noņemam, viņš, protams, izdzisīs. Redziet, šāds smuks spidometriņš. Viņam var regulēt, viņam ir street, viņam ir off-road režīms braukšanas un opcija, viņam ir arī rally. Street režīmā viņam ir pilnākā jauda un off-road režīmā motors paliek mazliet vājāks, kā teica KTM. Agrāk šeit bija tāda podziņa mapping 1, mapping 2, tagad tā visa nav. Tagad pilnībā var regulēt ar pultīm caur ekrānu tos braukšanas režīmus, kā arī var atslēgt ABS un traction control. Motors 692 kubikcentimetri, 73 ņūtonmetri griezes moments. No rūpnīcas nāk jau ar tādu mazu plasmasas panniņu, kuru, protams, mēs nomainam uzreiz par kārtīgu metālu. Kāpselīši redzēt tādi kārtīgi off-road, ja, bez gumijām, tīri ar zobiņiem. Aizmugurē mums ir 18. ritenis ar kārtīgām off-road riepām, starp citu tās ir no rūpnīcas. Kā redzat, arī aizmugurē ir ABS. 26. gadā motocikls ir ieguvis jaunu bodywork, ja, nedaudz izmainīti plasmasiņi, bet kas paliek nemainīgs, benzīna bāga aizmugurē. Ar atslēgu, bez korķīša, tāda kā ierasts, ja. Bāka ir 13,5 litri, ar ko jums pietiek 250-300 km bez uzpildes. Tāds mums mocīts izskatās no šitās pusītes. Klīrens viņam ir 26,5 cm, ļoti augsts, un sēdekļa augstums viņam ir 93,5 cm. Tātad motocikls ir ļoti augsts. Man ir 1,80 m, un es šito motociklu uz asfalta stāvu ar pašiem pirsgaliem. Te uz zemītes droši vien tas būs bišķi savādāk, bet vai pamēģināsim. Uč! Nu jā, te arī es. Tīri uz pirsgaliem. Šim motociklam, protams, ir ļoti daudz iespējas, tā saucamais aftermarket, ja? Liek daudzi čaļi to rally torni, priekšējo stiklu, kas izskatās ļoti forši, liek arī blakus papildus benzīna bāks, lai var braukāt garākus gabalus, jo 13 litri tas tomēr mūsdienās ir ļoti maz. Ar šo motociklu, protams, var braukt arī ceļojumā, bet es to darītu, ja man būtu tas rally būris ar priekšējo stiklu, jo es tagad pabraucu uz šosejas, 130, pūš tevi purina, un ja vēl ir tāds vējains laiks, ļoti diskomforta sajūta, ausīs džingst, bet braukt ir diezgan viegli ar viņu un patīkami. Bet tādā visādā citādā ziņā motocikls ir kārtīgs off-road aparāts, tāpēc pabrauksim nedaudz te pa mazām taciņām. Gribu arī sajust to foršo sajūtu, kā ir braukt ar tādu vieglu, jaudīgu, patīkami motociklu pa zemes ceļu. Nu ko, leksim zirgam mugurā un aiziet. Tā. Pagriežam atslēgu. Speedometrs atdzīvojās, ready to race. Man tagad ir street, bet lai paliek. Viņam var uzlikt arī offroadiņu, protams. Tā, nu ko, darbinam klāt. Krūta. Ak, Dievs, iet kā traks! Kājās stāvēt arī ļoti ērti ar šo motociklu, bet kā jau vienmēr ir opcija uzlikt stūris paliktnīšus un pacelt viņu bišķi augstāk. Tā te galvas pretīkās trakais nenāk. Блядь. Jā, tīrākā bauda braukt pa grunts ceļu.
Man notikās šaizīt, es nolauzu Instagram kamerai kātu, karoči kamera pazuda. Es te riņķoju, bet man viņu izdevās atrast. Ai, paveicās. To tā arī gadās, ka neuzmanīgi brauc. Kaut kur aizķērās aiz kāda koka vai krūma un nolūza. Nolūza kāds. Bet nu viss ir kārtībā. Braucam tālāk. Jā, kapitāla diena. Nē, nu tiešām KTM šitie motocikli, tie 390, 690, nu tas ir par prieku. Tas ir priekam. Viņš dod tādas emocijas. Tāda forša vadāmība pa zemīti brauc, bļāviens iet uz priekšu. Jaudas pietiek ļoti jautri. Tā kā gandrīz esmu nonācis līdz KTM favorītam līdz garažiņai. Mocīts ir jāatdod, veiksmīgi esmu viņu iztestējis. Baigi forši. Ja nu gadījumā jūs skatījāties, tad paldies. Starp citu, jā, cena viņam ir kaut kādi 12 000 eiro. Un vēl ko es ieraudzīju, baigi forši pie stūris ir ABS podziņa. Ieslēgt un izslēgt. Un tā ir ģēla. Tev nav caur pultīm jāiet kaut kur ekrānā, jāmeklē ABS un jāizslēdz. Vienkārši ar rīkšķīti hops un ABS atslēgts. Tie, kas brauc pa offroad, ievērtēs. Nu, tas īsumā viss. Paldies!